Tas ir motivēt cilvēkus piedeklarēties Rīgā. Pirmais Rīgas domes priekšsēdētāja amata kandidātu duelis. Vai jūs atzīstat, ka tā bija kļūda? Rīdzniekiem sabiedriskais transports kļūst lētāk. Ušakova atbalstītāji bija bruņojušies ar bungām, taurēm un pat mikrofonu. Te nav svarīgi, vai tas ir krievs vai latvietis, bet vai pa taisnību. Mēs dzīvojam labākajā valstī, visa pasaule par spīti krīzēm un satricinājumiem. Šeit notiek arī nopietnas politiskas debates par svarīgām lietām.